Kas, kur, kad? Pastāstiet visinteresantākos notikumus skolotāju darbā. Tie spilgtākie mirkļi man droši vien būtu dalāmi pa 3 grupās. Tas ir tie mirkļi, kas bija ar audzināmajām grupām. Sirsnīgas atmiņas ar daudziem ir saglabājušās. Otrs, tie spilgtie mirkļi, kas ir mācību procesā. Un, protams, ka tad, kad mēs ar jauniešiem esam piedalījušies dažādās aktivitātēs. Un trešais, tie ir kolēģi. Arī ar kolēģiem mums ir daudz kopā bijuši jauki mirkļi. Daudz gadus atpakaļ šeit bija veca eka, un es strādāju veca eka. Vajadzēja ar visam savam mantam, ar visam savam mapēm pārvietoties uz Jupatovku, un man bija pēc tam ļoti liels prieks, kad beidzot jauna skola, jauna eka. Varbūt to, ka katrs kurs ir ar kaut ko savu īpašu. Man ļoti patīk tas, ka šeit ir jaunieši no ļoti dažādām jomām. Viņi nāk visi ar savu kaut kādu domu, ar savu tādu stilu. Man varbūt tas pats interesantākais ir tas, ka dienas laikā mainās šie audzēkņi, un man ir tā kā jāpielāgojas, varbūt tās tēmas tā kā jāpielāgo. Kaut kas tāds man. Patiesībā skolas darbs ir ļoti daudzveidīgs, un patiesībā ļoti daudz dažādu notikumu, gan bija arī ne tik jautras. Vienu reizi man vajadzēja meklēt kopā ar vecākiem un robežsargiem skolēnus pa visu mežu ar helikopteriem. Paldies Dievam, mēs viņus atradām. Interesantākie notikumi ir ļoti, ļoti daudz. Atceros visu laikam tādu interesantāko notikumu. Ilzas Kalna pamatskolā es atnācu strādāt, un kādas 3 nedēļas pēc darba sākuma 8. klase bija izlēmusi mani pārbaudīt, manus nervus laikam, un viņi bija atnesuši stundu vienu dzīvnieciņu, kuru viņi bija ielikuši skapī aiz stikla, un izprovocēja mani pienākt pie tā skapja un atvērt to skapī, bet es paspēju neatvērt līdz galam, jo es ieraudzīju, ka tur ir, uzminiet kas, žurka. Skaista mājas žurciņa, bet viņi nesaņēma to, ko viņi gribēja, jo es tomēr nekliedzu, es tomēr izturēju. Tas bija vienīgais un pēdējais pārbaudījums, laikam, no viņa puses man. To notikumu, man liekas, ļoti daudz pa šitiem 15 gadiem bijis. Vispilgtākais, laikam, eksperiments ar gurķiem. Neticēja puikas, ka strāva var plūst arī pa gurķi, Un te vienam kaut kuram bija kājās no mājām atvesti sālītie gurķi. Un tam mēs tur vadījām strāvu. Gan ļoti smirdīgs process bija. Tā uzreiz nāk ļoti daudz visādi gadījumi, jo mūsu darbs ir ļoti tāds aizraujošs. Man tā kā nāca prāta to, ka es savai grupai elektrikiem uzrakstīju lūgumu, kā ierasties uz izlaidumu. Tā kā viņi tādi man, kā ir puiši, tā gerbas vairāk sportiskā stīla, es tā viņam piedāvāju. Atcerēties par oficiālu stilu, atcerēties, kas ir antikolons, un kā duša arī eksistē, un zekis arī jāmaina. Viņi logiski paklausījās, bet viens atbildēja, forši, kad cilvēks prot, un komplimentu taisīt vienlaikus, un, kas saka, jau pareizi pateikt, jā. Bet, laikam, tie vispilgtākie gadījumi ir saistīti ar pirmajiem kursiem. Vispār pats pirmais kurs, kuru es vadīju, tas arī ir tas tāds paliekošākais atmiņā. Tādu vienu gadījumu gluži laikam nosaukt nevar, bet paši redzat, katra ikdiena ir interesanta. Tad atnācu tikko strādāt un iedeva vienu klasi mācīt ķīmiju. Un šī klase bija tāda īpatnēja klase. Man direktori teica, ja tu izturēsi šo klasi, tad tu strādāsi skolā. Kad es iegāju tajā klasē, gāja diezgan smagi mums, tur visādi bija. Bet visinteresantākais, ka tagad strādāju Tehnoloģiju akadēmijā, kaut kā iznāca mums ar studentiem sarunā, un studenti saka, es mācīju tur skolā savu klasi, savus klases biedrus. Es saku, man arī tāds bija students, kas mācīja. Un tad es saku, bet es viņus noliku pie vietas. Un tad viņš saka, kā jums bija agrāk uzvārds?
Es saku, nu šāds, jā, un viņš saka, tas arī biju es, ko jūs nolikāt pie vietas. Sen pagātnē, tad, kad es tikko sāku strādāt par sporta skolotāju, atnākot pie sporta zāles, tikko audzēkņi uzņemti, neviens nevienu nepazīst, es tur stāvu ar viņiem bariņā kopā. Un tad dzirdu, sāk runāties, mums tur kaut kāda učilka būs tāda, kaut kāda tikko pabeigusi kaut ko tur. Un es tur stāvu viņu bariņā, un viņi jau nemaz nezina, ka es tā esmu učilka, kura viņiem tur atnāca to sportu arī mācīt. Es, Sergejs Vasiljevs, varu smieklīgi spēlēt galda tenisu. Au! Bija smieklīgi? Paldies! Interesantākais notikums grūti atcerēties, bet visspilgtākais ir, kad mani sajauc ar skolēniem. Visinteresantākie gadījumi, protams, saistās man ar praktiskajiem darbiem, jo dažreiz notiek tādas lietas, kuras tu pat padomāt nevarēji, ka tāds varētu notikt. Mums atnesa izejvielas, un es lūdzu 3. kursa audzēkņus salikt izejvielas pa noliktavām. Viena audzēkne veselu tādu lielu zaļumu saišķi ielika ūdenī glāzītē, kā es pateicu, ka viņam pajautāja, kā ir jāielika. Es saku, ūdenī glāzītē, un viņa ielika ar pētersīļu galviņām uz leju, un kātiņa palika virspusē. Tikko biju beigusi studijas, un sāku strādāt, un man viena no klasēm, kurai es mācīju, bija 4. klase, un šajā klasē man jau vienā no vairākām stundām tur viens puisis ļoti aktīvs bija. Visu laiku man centās atbildēt uz visiem jautājumiem, bet tās atbildes viņam visu laiku lēkāja. Viņš tā kā šaubījās un visur, un es tad viņam tā saku, jūs tāds galīgi nenosvērts man te esat, Un tad vienu dienu aizēju uz pusdienām, pavāri man saka, ko jūs tur darījāt matemātikā, kāpēc viņš atnāca un teica, skolotāja teica, ka es esmu nenosvērts un ka man vajagot, viņš ir tieši sapratis, ka viņam ir jānosveras. Bija pirms pāris gadiem, kad es aizkavējos skolā, un tad, kad es nonācu pirmajā stāvā foajē un vēru vaļā skolas durvis, lai izietu pagalmā, izrādījās, ka skolas durvis ir ciet, un skolā es esmu viena. Es, protams, biju satraukusies, vēl jau vairāk, kad es ieraudzīju, ka pie skolas piebrauc apsardzes mašīna. Un, paldies Dievam, mani izglāba skolas sargs, kurš atgriezās un atvēra skolas durvis. Tas nav smieklīgi, es pats gandrīz raudāt sāku. Es strādāju par skolotāju. Param, pam! Pam!